Jūs sveicināti, Aldi! Sveicināti! Sveiki! 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 Nu, nokom iekšā, skatāsim, kas notiek visiem te. Vasals. Prieks redzēt tevi atkal un tiktīs šajā skaistajā Pokalnos, kur uzuli apskovuši kolnus un ļejas. Un šis ķepris, kas šeit stov, un šis mākslinieks, kas ilgus godus strodoja, dzēvoja un dūt, es domāju, spāku sevi visiem ir porēji. Varbūt dažus vārdus, kas tas viss sociās un kas arī šodien šeit notiek? Nu, sociās tas jau pavisam sen, tie jau tad ir viesturīgi. Nu, gandrīz 40 gadi ir kopš nozadarboju ar pūdniecību, bet savā laikā 90. gadā tika dibināta pūdnieku skola. Tas ir ļaužu kūpums, kas mēģināja saglabāt šo amatu no pazušanas, kas nalieto cilvēka veselībai kaitīgas vīles tehnoloģijas, kas apdedzināja pūdus tikai malkas cepļos tradicionālā veidā, popularizēja tos visas lietas, izstādījos, plenēros, strādāja ar jauniem cilvēkiem, būvēja jaunus cepļus un tā tālāk. Un šodien noslēdzās viens darba cikls. Starp visiem te daudz arī ir jaunieši, jā. Es saprotu, ka jiem te līta tāda ir sveša, varbūt, ne sveša, bet varbūt ne tik saprotama. Fakts, ka tas nav ekstrēms, tas ir tāds darbs, kurš ir ļoti nopietni jodara. Ko jūs jiem varētu pasakāt, varbūt, ko ieteikt, varbūt, kāds jūsu skatījums? Nu tā vienā teikumā, tā pirms jūs izmetot kādu vecu atrastu montu vai priekšmetu, papietējiet, maz nedarat to, ka dažas lietas mūsu dzīvi ienāk tieši slēpjoties aiz vārdiņiem. Mūsdienīgi, stilīgi, moderni, laika garam atbilstoši un tā tālāk. Un izrādās tā, ka tam nav, teiksim, ne ekonomiska, ne arī, tāda, progresa viedokļa, nav nekāda pamatojuma. Liels paldies, lai brauc tev gosti, un tu vienmēr esi kā labs saimnieks, vienmēr visus uzņem. Tā kā būsim mīļi gaidīti, pasaki, kur? Tas viss notiek Rēzeknes novadā, Kaunates pogastā un Akmeņišos. Ceļā starp Kaunatu un Dagni? Jā, tieši pa vidu. Un īpašums saucās Pūdnieku skola. Paldies tev!